Mani sauc Ieva, un es jums šodien parādīšu, kā pavisam vienkārši no tikai 4 sastāvdaļām salikt kopā skaistu kūku bez cepšanas. Tātad mums būs vajadzīgas tikai 4 sastāvdaļas. Tās ir gatavs kūkas biskvīts, un mums vajadzēs 2 pakas, jo mēs gribēsim cept augstu kūku. Tālāk mums vajadzīga ir burciņa ievārījuma. Šoreiz man ir aveņu, un šeit ir aptuveni 600 grami ievārījumu. Tālāk mums vajadzēs gatavu vaniļas krēmu. Šo te es sataisīju no pulvera, klāt pielejot augstu pienu un samaisot, bet varbūt iespējams var nopirkt gatavu vaniļas krēmu, piemēram, kādā lielveikalā. Un visbeidzot mums vajadzēs puslitru putukrējumu saputotu. Parasti es šīs kūkas taisu uz tāda lielāka, augstāka tortes statīva, bet tieši šo konkrēto kūku mēs taisām dāvināšanai, tāpēc es izmantošu lēzenāku, plekanāku šķīvi. Šo te, un lai man būtu stabilāka un drošāka strādāšana, tad es šķīvim apakšā palikšu izžmiegtu trauku lupatiņu, lai man nekas negāzelējās, un lai man būtu vieglāk strādāt. Nu ko, ķeramies pie darba. Tā. Pirmo mēs ņemsim biskvītu. Nav starpība, ar kuru pusi var ar to porēno vai ar šito viņu liek uz leju. Liksim ar šito pusi uz augšu. Ar porēno uz augšu. Tā. Tālāk liekam 1 kārtu vaniļas krēma. Liekam tā diezgan bagātīgi. Tā, vēl 1 karoti. Tā. Tā ir apmēram 1/3 no visas bļodas. Tagad ar nazi izlīdzināsim. Un šo kūku ir ieteicams taisīt dienu iepriekš ballītes, jo tad viņi tā labi sasūcās un ir ļoti, ļoti garšīga. Un šī ir tāda klasiska dzimšanas dienas kūka. Tā, nu ko? Tā, būs labi. Tā. Klāt liekam nākamo kārtu, uzmanīgi, jo tās kārtas ir tādas drusku vārīgas. Tā, iecentrējam, lai ir vidiņā. Tālāk liksim ievārījumu. Un ievārījumu mēs liekam pusburciņu. Tas izklausās ļoti, ļoti daudz, bet kūkā viss sasūksies un būs ļoti garšīgi un nebūs pa daudz. Tā, nu, cik mums tagad? Tā, tā, tā. Ir apmēram burciņa. Šito pagaidām palisim malā. Atkal izsmērējam. Var arī ar karoti, var ar nazīt, var ar karoti. Viņš tā labi smērējās. Tā. Trusciņi pāriet pāri malām, tas nekas. Nu ko? Nākamo kārtu virsū. Tā. Tagad atkal vaniļas krēmu. Tā. Tagad tā drusciņu uzmanīgi kūku pieturēt, jo viņa sāk braukāt apkārt, viņa sāk slīdēt. Bet mēs viņu tā uzmanīgi pieturam. Tā. Tā. Pielīdzinām maliņas. Tā. Liekam klāt nākamo kārtu. Liekam visu. Tā. Tā. Atlikušo ievārījumu. Ļoti labi var likt ar zemeņu ievārījumu, var arī ar karalienes ievārījumu, tas ir meleņu un aveņu kopā. Bet aveņu būs tāda klasika.
liekam klāt priekšpēdējo kārtu. Tagad liekam visu vaniļas krēmu. Redziet, cik mums jau torte ir augsta un skaista. Būs tāda tiešām svētku sajūta, tā kā filmās būs. Oi, mūsu torte sāk sasliekties uz vienu pusi, mēs viņu pabīdam drusku, lai viņi mūs te nestaigā. Tā, šeit maliņā vēl piegludinam. Tagad liekam pēdējo kārtu ar poraino pusi uz augšu. Šitā gludā maliņa paliek uz leju, porainā pusi paliek uz augšu. Šādi. Tā. Lieliski. Tagad mēs ņemam putukrējumu. Un izskatās, ka te putukrējumi ir diezgan maz, vai ne? Ir tāda sajūta, ui, kā tad mums pietiks visai kūkai. Bet esmu neskaitāmas reizes šo tortu taisījusi un tiešām pietiks. Tikai jāskatās. Mēs sākam ar sāniem. Mēs uzliekam šitā drusku virsū. Un tad ar nazīti braucinam uz leju. Tā. Šitā, lieliski. Tā, maigi. Tā, varam ar nazi paņemt nākamo kārtu. Tā, es drusciņu kūku pagriezīšu, lai jūs redzat. Tā. Nu, un tagad var izvērtēt. Tagad man ir aptuveni pustortei apkārt. Nu, un man vajadzēs arī vēl virsiņai. Nu, drusciņu uzliekam virsiņai tagad, lai ir. Vai es izēju no kadra? Pagriezīsim kūku. Tā. Vēl tikai drusciņi te ir palicis. Nevajag to darīt perfekti. Kā būs, tā būs ļoti labi. Tā, ātrā pārbaude visapkārt kūkai, vai visur ir putukrējums. Izskatās, ka jā. Un tagad atlikusi pati virsma. Es jums teicu, ka pietiks putukrējuma, vai ne?
nedaudz izlīdzinām kūkas virsmu un lūdzu, mums ir dažu minūšu laikā gatava kūka. Rītā mēs viņu dekorēsim ar ogām, svecītēm, saldumiņiem un tādiem tā kā bezē cepumiņiem. Jā, to mēs darīsim rītā, bet tagad kūka atpūtīsies pa nakti leduskapī un tad viņa tā visa labi sasūksies un rītā būs ļoti, ļoti garšīga. Kūka tagad atpūšās leduskapī, un es gribēju izstāstīt vēl divas lietas. Viena būs par kūkas augstumu, un otra būs par skaistumu. Augstums, kā jau es minēju, ja jums ir šāds te tortes pamats, tas ļoti dod tādu kopiespaidu, ka tā kūka ir tiešām tāda milzīga un tā kā no filmām vai no kartiņām. Protams, ja nav viss kārtībā, bet ja ir šitā te, ir vērts izmantot, jo viņš dod ļoti lielu tādu kopēju iespaidu. Un otrs, tad, kad mēs kūku dekorēsim, protams, skaisti izskatās gan ar ogām, gan ar visādiem citādiem tur elementiņiem, bet kas arī piedod to augstuma izjūtu, tās ir garās svecītes. Šīs es nopirku par €2 aptuveni Dollar Store, un iedomājieties, kūka mums būs šitik apmēram augstu, un tad vēl klāt nāk tās svecītes. Tas kopiespaids ir diezgan tāds varens. Protams, arī mēs ļoti bieži esam likuši ar cipariņu svecītēm, piemēram, jubilāram paliek 9 gadi vai 45 gadi, un tad mēs ieliekam tās svecītes, cipariņu svecītes, arī izskatās ļoti skaisti. Tagad par skaistumu. Parasti šīs kūkas es dekorēju ar ogām, pieņemsim melenēm, avenēm, lācenēm, izskatās ļoti, ļoti skaisti. Bet šoreiz es izmantošu arī šādus te bezē cepumiņus, un šādus te ļoti krāsainus, ļoti priecīgus no Dr. Otkera tādus gardumiņus. Nezinu, kāpēc šo sauc par Queen Mix, karalienes maisījumu. Es domāju, ka būs ļoti skaisti. Es viņu plānoju rītā salikt kūkai šādi te gar maliņām un varbūt arī drusciņu virsū un kopā ar svecītēm. Es domāju, ka būs ļoti skaisti. To mēs redzēsim rīt, jo kūku dekorēt vajag pēc iespējas vēlāk pašā pēdējā brīdī, jo šie te bezē cepumiņi, viņu leduskapī paliek tādi mīksti un vairs nav tas kraukšķīgums. Lūk tā. Ja tev patika, nospied like. Mommy. So what are you doing? Es turu kūku. Mums līdz ballītei ir kāda pusstunda, un es nedaudz uztraucos, jo svecītes katrā pagriezienā tā kā gāžas uz katru savu pusi, un tagad es viņas saspraudu tā riktīgi dziļā kūkā iekšā. Es domāju, vienalga būs skaisti, vai ne?